Man sauc Mārtiņš Grīts, mans esmu jau muzikants, mūziķis, kā man tautā devē komponists, aktieris, kas tik vēl tik netika. Un augstākās tiesas tiesnesis un vēl šis tas viss, kas ir nepieciešams. Jā. Ko tu vēl Latvijas dzimšanas dienā? Ko es vēlētu? Zinies, mazāk dzert par otru domāt vairāk. Un par otru vairāk domājiet par saticību ģimenē un kā veidot valsti kopā, nevis atsevišķi un vispārējie. Tas attiecās uz deputātiem un vispārējo, kas ir strateģiski, vai varētu ievērot klusumu, kad es runāju. Strateģiski arī nepieciešams, jā, un tajā pašā brīdī ir arī lielākā cilvēka sadaļa, kuri noteikti ir virzīta un tendēta uz otru apmelnošanu, nomelnošanu, bet ne, kā zina, latviešu sensenajā teicienā ir teikts, otrā acī baķi redz, un pats savējās kabāk vispār pat nepaman, bet kāda saistība ar deputātiem ir tieši tas pats. Valkam pa visiem kopā savalkam dūri, sākam arī, es izmantošu situāciju, ja, kā es smējos, parasti dienas situāciju, savalkam dūri un stingri, kaut vai salasam parakstus par eiro ieviešanu noteikti nē, jo tamdēļ es izmantošu šajā situāciju, jo tomēr mūsu koeficients neatbalsta mūsu kopējo standartu ar finansiālu apstākļu pārsvaru, kur koeficients ir noteikti minimālāks nekā Eiropas standartu noteiktajos standartos, ar ko mēs atkal zaudējam, jo iekšzemes koprodukts ir noteikti ļoti samazināts un pazemināts un augšup slīd nekāda, un kā mēs zinām, nekādas nozars mums nav, mums ir tikai vēja virziens, kurš tikai liecina par tukšu sēklu, tukšā laukā. Ja? Un vēlēsim viens otram labu vārdu ar Dieva un tā kunga palīdzību. Paldies, Mārtiņš Grīts, man speciāli TV24.